Sviesta kulšana. Svaiga rupjmaizes šķēle, ko pārklāj bagātīga sviesta kārta, cik tas ir gardi. Bet vai tu zini, kā sviestu pagatavoja mūsu senči? Visgardākais tas sanāca no trekna lauku saldā krējuma, kuru ieguva no nostādināta piena, tam virsējo kārtu nosmeļot ar karoti. Pirms gatavošanas krējumu notur istabas temperatūrā vismaz 30 minūtes, lai nebūtu augsts, citādi tos sakult ir grūti. Sviesta kulšanai izmantoja īpašu ierīci – kuļmucu vai ķērni. Kulšanas laikā no krējuma atdalās paniņas, pārējam veidojot viendabīgu masu – sviestu. Iegūtās paniņas pēc kulšanas tiek nolietas traukā, pēcāk tās izdzerot vai izmantojot, piemēram, gardu pankūku pagatavošanai. Kad paniņas nolietas, sviesta masa tiek mazgāta vairākos ūdeņos. Tas ir svarīgi ilgākai uzglabāšanai. Labam sviestam ir patīkama smarža un garša. Tomēr tas ļoti ātri piesaista dažādas smaržas, tāpēc jāuzglabā slēgtā traukā. Lai dažādotu gala produktu, sviestam pievieno kādas piedevas, piemēram, sāli, kaņepes un zaļumus. Sēļu sēta Jēkabpilī joprojām uztur dzīves senlatviešu tradīcijas un ļauj ieskatīties 19. gadsimta zemnieku dzīves ritējumā.